Tā, nu 472 Subaru 4 gadi brauc pa Latvijas ceļiem, un cilvēks saka, es esmu diktam dusmīgs uz to dīleri, nu tieši uz to puiku, kurš pārdeva man šo Subaru, jo tā, kad es pirku to mašīnu, tad viņš man teica, ka, nu, tā, kad cilvēks, nu, kam šī mašīna pieder, viņš prasa tam, nu, pirms pirkšanas, viņš prasa, vai vajadzēs taisīt pretrūsu. Un tas dīleris, tas puika, kas pārdod, ja, tu saka, nē, pretrūsu nevajag, tur jau ir rūpnīcas pretrūsa. Un cilvēks tā arī mierīgi brauc. Tagad cilvēks iebrauc servisā, ir, ko viņš stāv, bet nu mēs viņu nefilmēsim, ja. Viņš iebrauc servisā, un servisā viņam saka, te visi aizmuguri brūna, saproti. Nu, un tagad mēs te nofilmēsim, es jau te, kur jau redzu, te gan viss ir ar dubļiem. Nāc pafilmēt tuvāk. Bet redzi tur, paņēm tīrāmo, uzvilkšu brillīti, pagaidi. Šitā te, redzi, te es redzu, viss tiešām ir brūns, redzi, ka noskalo nost. Smilti, jā. Ot, redzi, tas brūnais. Tā ir rūsa, saproti? Tie nav dubļi. Ot, te augšdaļā, ot šitien te, skaties. Tā ir rūsa. Reāli tā mašīna ir sarūsējusi. Labi, uzliec pauzi, pastīsimies apakšu. Nu jā, un servisistam principā bija pilnīga taisnība. Mašīna reāli ir sarūsējusi pamatīgi, un šī nav maināmā detaļa. Šī nav maināmā detaļa, tā ir automašīnas virsbūve. Šeit tā ir pati automašīnas virsbūve. Pārējo, es domāju, tur baigi nav vērts rādīt, jo viss šī te aizmugura patiešām ir sarūsējusi pamatīgi. Un ko es gribu teikt? 4 gadi šai mašīnai. Un cilvēkam tur teikt, ka tur ir kaut kāda pretrūsas apstrāde. Nevienai Japāņu mašīnai vispārībā nav nekāds pretrūsas apstrādes. Ir visur pliks bleķis, pilnīgi pliks bleķis, tas ir visiem Japāņiem. Vai kādai mašīnai ir kaut kāda bišķīta apstrāde? Dacia, kā, tas Duster vai ne? Tam ir salīdzinoši ok. Nu ne visa, bet šis tas tur ir uzpūsts. Škoda Octavia kaut kādā 18. gadā arī vietām bija uzpūsts. Bet Japāņiem, un sevišķi šie Subaru, un Japāņi vispārībā, viņiem es nezinu, kas ir ar to metālu. Viņš rūsēja, nu, vairāk nekā, teiksim, tas pats Dacia Duster. Nezinu, kāda iemesla pēc. Līdz ar to, ja tev ir Subaru, vai tu viņu taisies pirkt jaunu to Subaru, tad tev obligāti jābrauc ar pie mums uztaisīt kvalitatīvu pretrūsas apstrādi, kur mēs sākumā uzpūšam gruntīti, pēc tam uzpūšam UBS un tad vasku. Un šī gadījumā te būs arī pamatīgi rūsas tīrīšana. Tas maksās jau būtiski dārgāk nekā, ja te būtu uzpūsts jaunai mašīnai. Līdz ar to visiem Subaru īpašniekiem jāpierakstās pie mums uz pretrūsas apstrādi un jāizdara tas kvalitīvi. Nevis jāuzpūš kvalitatīvi, nevis kaut kāda eļļiņa jāuzpūš, vai kaut kāds vaskiņš, vai kaut kas, kas tur pēc pāris tā eļļiņa nomazgājas pusgada laikā reāli, un vasks tāpatās, nu tas nav baigi efektīvi. Efektīvi ir tā, kā mēs daram ar gruntēšanu, ar UBS un vasku, un tas ir jādara visiem Subaru braucējiem, un ne tikai visiem, kuriem ir plikā pakaļa. Nu, un plikā pakaļa ir jāsaka visiem mūsdienu automobīļiem pēc 10. gada. Tas viss, pīsiņš.